Vai nav tā, ka tas skrējējs ir tā kā vientuļš drusku par to dzīvi? Nē, kopumā ir. Ir gan vientuļš, gan... Bet tas jau ir tā jau ir tā būtība. Būt bišķiņa sevi un kaut kādu to vientulības daļu spēt turēt, izturēt, veltīt laiku pārdomām. Tā kā man liekas, tā ir tāda laba daļa. Tā ir Anda. Mēs jau skrienam, jo laiks galā ir baigi svarīgā valūta. Andai pēc 2 mēnešiem jānodod maģisks darbs. Jā, viss pētījums jāpabeidz. Viņa katru stundu dzīves, katru minūti visticamāk šobrīd ir saplānojis, tāpēc vēl jau vairāk smurkārtīgi pagodināta. Beidz. Ka es varētu tevi uzskriet. Sāk skriet, ne tā klasiski. Respektīvi, skolas laikā tu nebija pirmā skrējēja klasē. Skolas laikā es biju atturīgāk no fiskultūras. Lūk, kā tas nācās? Man bija veselības problēmas. Un tāda ap vidusskolu es sāku atsākt, bet tā kā man nebija bijušas nekādas aerobās aktivitātes, tad es tuvējā svaru zālē gāju svaru cilvēku. Okay. Un līdz Latvijas visceļu čempionai uzcilājos vidusskolas laikā. Wow, šis ir kaut kas jauns! Jā, tā kā es biju dzelžu dāma jaunībā. Bet uz īsu posmu. Es gribētu teikt, ka nekas jau nav mainījies. Tā dzelzs varbūt vairāk tagad ir mentāli kā klātesošs treniņos. Šī ir mana fotovieta. Šis ir iemesls, kāpēc mēs te atskrējām, jo ja gara zari... Tā kā jā, šī ir skaistā vieta. Ak, Dievs, cik skaisti! Ja man jāskrien mieri 12 kilometri, tad no mājām atskrien līdz šejienei, uztais bildes un skrienam. Pirmā latvieta, es nezinu, vai vienīgā latvieta sieviete, tu mums pastāstīsi, kā es noskrēju 6 prestižos pasaules maratonus. Jā. Tu esi joprojām vienīgā dāma? Nē, vienīgā es neesmu. Bet pirmā, kā izrādās vēsturiski, šito faktu nevar mainīt. Nekad mūžā. Diezgan feini. Tā tam būs palikt. Jā, tā tas sanāca. Pirmais Andas sastapšanās piedzīvojums ar skriešanu. Pilnīgi triviāls. Rimī. Toreiz nebija Rimī, laikam. Nordijā bija. Nordijā Rīgas maratons. Kolēģi pasaka, ka ierosina, kad vai skrienam. Dievs, cik tu esi zinoša. Un Anda saka skrienam. Tā bija 12. gads, jā. Nesen kolēģi apsveic jubilejā un atradu senu bildi. Viņiem bija apaļ jubileja un atradu bildi, kur mēs taisa tērpos gatavojoties. Apaļiem laikiem. Smuki. Tā tur bija daudz svara, ko nest. Kas tur notikās, ka tur nekas nebeidzās, bet ar to viss sākās? Man fonā visam bija 2 mazi bērni, un es kaut kā slimoju. Man bija visāds dēguna blakus dobu miekaisumi, vēl visāds antibiotika lietas. Un skriešana mani glāba no tā. Es kļuvu veselīgāka. Bet tu tā noskrēji to piecīti un saprati, ka es tāšu tēlā. Jā, man tā sacensība atmosfēra. Varbūt tas savulaik tas sacensību gars, kas bija bijis skolas laikā dzelžu cilājot. Varbūt tas manī atmodās. Un pēc skolas laika tas sports līdz tam maratonam, līdz tam piecītim vispār nebija aktuāls. Kopumā es teiktu, ka nē. Labi. Piecīs noskries medaļu kaklā. Kas tālāk? Man liekas, ka es bišķi pie tās kustības paliku veselības vārdā. Bet nākamā gadā kolēģi neskrēja. Un es atceros, ka ļoti karstā dienā es viena pati no Cernikavas braucu, lai skrietu šo sacensību 10 km. Tu biji viņam trenējusies? Mazliet, jā. Kā pati saprati? Jā. Darīji, ko saprati? Bet daudz vairāk, man liekas, es trenējos vēl pēc gada pusmaratonam.
kaut kā ļoti spilgti atceros savus pirmos 17 pārkaltušu muti, skrēju pa Carnikavas dambīti. Puikas vēl bija maziņi. Vēlākos gados man abi dēli ir vienkārši neticami skaisti atbalstījuši. Gluži tāpat kā vīrs treniņos un maratona distancēs, ūdens dzērieni. Tādā ziņā es ļoti ar ģimenes atbalstu lutināta. Cik svarīgs ir tas ģimenes atbalsts tajā skriešanas, kā to nosaukt, jo tas nav hobijs, ceļojums brīnišķīgi. Jā. Vai to var izdarīt kāds, kura ģimene to nesaprot? Es tagad no jauna lasu Murakami grāmatu un gribu atrast citātu, kur man liekas, ka tur jābūt citātam vēl neesmu atradusi, ka mīlestība neticamā veidā ar skriešanu saistīta. Cik interesanti. Un kaut kā mani sajūta, ka tieši tāds notiek, un es tam redzu apstiprinājumu daudzos stipros skrējējos un sportistos. Un respektīvi, ka sportiskā veiktspēja tev var plaukt tad, ja tev dabū to atbalsta sistēmu. Tas arī kaut kādā veidā ir tavs resurss. Viennozīmīgi. Nevaru vispārināt savu piemēru, bet mans noteikti ir milzīgs resurss. Un, jā, tad dabū ģimenes atbalstu, dabū atbalstu trasē. Kaut kāds tāds cita veida mīlestības valoda, tā varētu teikt. Man liekas, lielākais atbalsts no vīra ir, ka viņš var būt līdzdalīgs manās medaļās. Es ļoti lielas daļas no katras medaļas noteikti viņam varu dot. Tā brīdī tu atceries, ka tu noķēri to, un ka es sevi jūtu kā skrējēju. To es vēl nejūtu. Es gribēju trešo bērnu. Es šo stāstu esmu stāstījis, bet viņš ir tik patiess un tik dziļš. Un manī šobrīd vienmēr viņš rezonē. Es ļoti gribēju trešo bērnu. Es bija 2 dēli. Man likās, cik skaisti būtu. Bet tas nenotika. Vīrs negribēja. Un tad es uzstādīju ultimātu. Vai nu trešo bērnu, vai skriešu maratonu. Viņš teica, skrien. Cik sāpīgi un cik skaisti. Jā. Un tad Skanstas rajonā ar 2 maziem ķipariem manā pirmajā maratonā viņš stāvēja un deva man dzērienu. Tas pirmais bija Rīgā, Jā, un tas otrais. Ņujorkā. Nu tad pastāsti, kā vispār Anda aizdomājies, ka varētu uzskriet Ņujorkā. Nu, baidies no tā, ko tu vēlies. Mani pēc pirmā maratona intervēja, varētu teikt, bijusī kolēģe no Jelgavas avīzes. Prasīja, kādi mani sapņi. Pa Ņujorkas maratonu es biju dzirdējusi no Aigara Norda stāstiem. Un to mērogu. Faktiski Ņujorka maratons priekš skrējējiem ir kā olimpiskās spēles. Atceros, kā pieteicos loterijai un trīcot gaidīju loterijas rezultātus. Nezinu, kas notika, bet man ar pirmo reizi loterijā veicās. Kāpēc tad to pielīdzina kā olimpiskajām spēlēm? Kas tad tur ir tāds? Kāpēc tik ārkārtīgi daudziem grib skriet tieši tur? Ņujorkas vēriens ir neaptverami fantastisks, tāds ļoti grandios. Pēc tam Ņujorkā esmu atgriezusies vēl 2 reizes. Un bija pagājušā gadā. Un man ar vienu liekas, ka kaut ko grandiosāku par Ņujorkas maratonu ziņā neesmu piedzīvojis. Tas ir organizētība. Tā ir tāda milzīga skrējēja mīlestība. Nu, tāds amerikāniskais wow visās nozīmēs. Sākot no brīvprātīgajiem sagaidu un ielaižu autobusā
beidzot ar veikala pārdevējiem, policistiem, pilnīgi visur. Tāds sajūta, ka tas skrejējs nesā uz rokā. Fantastiska sajūta. Un, protams, tas pūlis, kas tur ir, un katrs tas dalībnieks, tā ir milzīga svētku sajūta. Un tai loterijā tiek viens no... Kaut kāds 1% vai varbūt višķi vairāk. Vistrakāk laikam Londonā tikt. Bet jā, paliek ar viņu trakāk. Un tur var tikt loterijas veidā vai arī kvalificējoties? Jā, arī kvalificējoties. Uz pārējiem 2 Ņujorkas startiem es kvalificējos. Un tu viņu noskrēji? Pārspējot Rīgas rezultātu par 15 minūtēm, kas sarežģītajā Ņujorkas trasē. Šķiet neticami. Absolūti neticami. Un tas milzīgi ilgu laiku bija mans ilgi stāvošais personīgais rekords 3:21. Kāds ir tagad tavs rekords? 2:59. Vienkārši žanda. Vai visiem vajag skriešanas treneri? Ja grib rezultātu, regularitāti un atbilstīgs raksturs, bišķiņi ar paklausīgumu, vēlmi uzticēties, pieliku dažādus nosacījumus, tad atbildi ir jā. Bet vai arī tādam cilvēkam, kam neinteresē sacensības? Jo rezultāts jau ir rezultāts prerogatīva. Respektīvi, es tā mēģinu uzvedināt uz to, vai skrienot pats savu galvu, tu nevari izdarīt vēl vairāk pāri kā labumu. Daudz no individuālā būs atkarīgs. Būs tādi, kas nodarīs pāri, un būs tādi, kas nē. Būs tādi, kas jau no dabas, mierīgas dabas, ja nav vēlmes sacensties, ir ok pašam darboties savas veselības, tādas labas formas vārdā. Un es saku, ka ir arī ok neskriet. Es neesmu vairs par to, ka skriešana ir alfa un omega. Jādara tas, kas patīk. Ja mēs darām to, kas mums patīk, un kādam varbūt tā ir fitnes zāle, kādam tas ir ritens, vēl kādam peldēšana. Bet vienojošais elements ir, ka kustēties vajag. Kustēties obligāti vajag. Jo kustība, tur zinātne ir nesalaužami pierādījusi ļoti daudz ieguvumus. Nevaru nocitēt avotu, bet jūtos lasījusi par pensionāriem, kas risināja krustvāku miegs. Un labāk gāja tiem, kas kustināja vismaz vienu kāju. Ļoti labs. Fantastiski maz. Jā. Vai vēl man mīļš pētījums par istabenēm, kurām vienai daļai pateica: Lūk, tas, ko tu dari viesnīcā, sāgas un pārvalki, tas ir riktīgi veselīgi tavai miesai. Un vienai neteica neko, un pēc kaut kāda laika nomērīja veselības rādītājs, asinsspiediens, vēl tur tādas vienkāršas lietas. Un tās, kas apzinājās, ka viņa ikdienas darbs dod ieguvumus veselībai, tām spiediens zemāks, respektīvi kaut kas, ko mēs domājam, ka mums iedod. Nu, to var saukt arī par placebo efektu, ja par to, ka tas, kā mēs domājam, ietekmē to, kāda ir mūsu fizioloģija. Protams, arī otrādi, un nav teiks, ka viss ir galvā. Bet ideja, kustība ar veselības iegūmiem ir nepārprotami saistīta. Tu nosēji Ņujorku, atvēri mājās savu maisiņu. Kas bija tavā maisiņā Ņujorkas? Leģendārā kartīte. Čempions skrien pasaules 6 lielos. Un tas bija laiks, kad kārojās audzēt savu pašapziņu. Un man tas ļoti uzrunāja. Es bišķiņi iedziļinājos, kas ir tie pasaules 6 lielie maratoni. Un sāku par to domāt, vai es to varētu. Jo tik līdz Ņujorkas startam jau bija grandiozi. Un es iedomājos, ja vēl 5 tādi grandiozi. Tā tik ir pieredze. Un Rīgas maratons Facebookā, man liekas, to laiku izsludināja, ka viņiem ir ceļazīme uz Bostonas maratonu un jāietago
savs draugs, un tad viņi izlozēs. Oh. Man ar vienu ir saglabāts. No tiem visiem komentētājiem un tagotājiem man izlozēja. Ak, Anda! Ne no kurienes out of the blue. Es dabūju dalību. Faktiski Ņujorka novembrī, aprīlē es braucu uz Bostonu. Ļoti tā zīmīgi, skaisti. Un tā kaut kāds ritens iegriezās. Kad sākās tavs tāda nopietnā skriešana? Par pirmo maratonu. Es biju Rīgas maratona, mans pirmais maratons dalībā. Un tur mums bija treneris, tur mums bija kopīga komanda, superīgi tādi komandas biedri, ar kuriem vairākiem ir super sirsnīgas un draudzīgas attiecības vēl tagad 11 gadus pēc. Tas bija, es to uzskatu par savu skrējējas identitātes ceļa sākumu. Cik daudz no šī laika, no tiem 11 gadiem, ko tas ir prasījis pārkārtot tavā dzīvē? Es pieņemu, ka tev ir atkritušas kaut kādas draudzības. Šis bija dzēlīgi, bet taisnīgi. Mainoties interesēm, mums mainās draugi. Kad tu neizteiks pašos iepriekš senajos ielu rāmjos kā kādiem. Beigās, tad, kad tev ir ģimene un mazi bērni, tu paliec tāds vairāk iekšēji ģimenē funkcionējoši. Tu nesāki skriet agri? Es sāku, man liekas, es kaut kad esmu skatījusies klasiskais pārmaiņu, ja tā sauktais Jēzus vecums. Vai tu esi kādreiz domājusi par to, kā būtu sākt agrāk? Tā kā pats, kāpēc es nesāku agrāk? Šis sāks smukti? Tā ir tie laikam sākt. Man laikam patīk, ka es to esmu sākus darīt tādā apzinātā un neuzspiestā veidā. Droši vien tad, kad man to visvairāk arī vajadzētu. Es ļoti priecīga, ka es varu būt vidējā vecumā ar labu veiktspēju, nenotērēt savus spēkus jaunībā, nedabūt viegumu. Kas tad ir tas, ko tu saņēmi? Pirmā atbilde man tomēr ir veselība. Man bija diezgan daudz antibiotika kursi. Man ir 2 reiz operēts deguns, piera. Viss kaut kādi draņķi man bijuši. Es ļoti mocījos ar alerģijām. Pavasars man vispār nebija baudāms. Es kā šodien atceros, ka es pie mammas ar tētu dārzā stāvu, viss skaisti zied. Bet man acis pūžņo un vienkārši neiedomājami slikti. Un brālis doktors man skriešanu ieteica kā vienu no veidiem, kā no tā izlīst. Mēs esam pie vienas no skaistākajām Cārnikavas vietām. Ak, Dievs, mēs nekad nebija bijusi. Kauja. Tad laikam šī vieta man visvairāk saistās ar 18. gada stirnu pupu, kas bija Cārnikavā. Šis bija ļoti skaisti saorganizēts stirnu buks. Un negaidīt man izdevās kāpt uz pjedestālu, man liekas, savā vecumgrupā. Un viņi šeit veda garām. Es domāju, tieši no šīs puses tā bija varbūt pirmā reize, kad es te biju. Tad es šeit atgriežos, jā, no tāda, faktiski no stirnbuka iedvesmas, jā. Kas ir bijis skaistākais moments visā šajā 11 gadu pieredzē? Zini, man notrīc trūškurus un zariešas asars, bet negaidīju, ka šis būs tas, kas man pirmais iznirs. 3. maratons. Man ir laika kvalifikācija uz Čikāgu. 3. no lielajiem. Pēc Bostonas maratona finiša taisnē. Tad puskilometru pirms finiša tādā plīsta saite ar paukšķi un kliecienu. Es finišēju Bostonu. Ar milzīgām sāpēm. Aprīlis, oktobrī Čikāga. Es domāju, ka es neskriešu. Tā rehabilitācija bija uz kruķiem un tāds viens no maniem skriešanas sākuma rūgtākajiem posmiem. Bet es gāju visam cauri. Mēs tomēr aizbraucām uz Čikāgu. Ļoti arstīts. Pirms starta puiši paliek viesnīcā gulēt. Mēs esam kopā ar vīru un ejam. Tur ir vienā brīdī, kad tālāk
ir tikai dalībnieki. Man tie brīži, kad jāšķirs pirms maratona no rīta ar vīru, vienmēr ir tādi, kas ļoti plēš sirdi ārā. Un es vīram teicu, tu saki, ka tu man mīli. Un tad mēs tā asarainām acīm es stāvēju un apķērušies. Nu, kaut kas tāds, ka kaut kas ļoti, ļoti grūts ir bijis. Un tu nezini, kāda būs tava veiktspēja. Bet tas, kas tev ir, līdz dvēselē plēsošs tuvinieku atbalsts. Liekas, ka tev tas spēka kodols neveidojas tev muskuļiem. Viņš kaut kas super dziļš, nereāls. Jā, nezinu, kā pateikt. Paldies, ka padalījies ar šo. Kaut ko tādu es reizēm noķeru. Dažos acu skatos starp brīnišķīgiem skriešanas pāriem. Ka tur ir kaut kas nav muskuļos vai vārdos pasakāms. Kaut ko tādu es starp rindām noķeru. Lasot andīnismu, tur ir kaut kas vairāk par fizisko veiktspēju. Nu, ne bez traumām tev bija šis ceļš. Kas bija tas, kas tev urdīja iekšā? Kāpēc to psiholoģiju? Bija izdevība izdot vienu grāmatu. Psiholoģijas profesori stāstīja savas pārdomas. Mēs kopā domājam grāmatas nosaukumu. Tas bija otrpus kalnam. Tā jēga mainās, kad tu esi otrpus kalnam. Vienā brīdī kaut kas ir, kad tu gribi piepildījumu. Un bija sajūta, ka kaut kur noteikti var dabūt visu lielāku gandarījumu nekā tajā darba vidē. Un tad es sāku domāt par savu nerealizēto psiholoģijas sapni. Un toreiz tā grāmatas autore arī tāda iedrošinoša bija un tie stāsti no psiholoģijas. Vēlāk jau grāmata bija iznākusi. Es biju iestājusies un mēs sazvanamies un viņa saka, Landa, es esmu tik priecīga, ka jūs sasējāties ar to psiholoģiju. Un es visu laiku sevi čekoju studiju laikā. Pāri 40, tas bija diezgan liela drosme no nulītes sākt. Es visu laiku čekoju, vai tas tiešām ir tas, ko es gribu. Un katrā semestrī man likās, nē, nu ar vienu ir ok. Un arī tagad ir ok. Un pēc 4 semestriem ir ok. Un izrādās pēc 6 arī. Bet ja nebūtu bijis ok, tu būtu bijusi gatava tā kā pamest? Nu īsā atbilde laikam ir, ka nē. Okay. Laikam, tā jau man likās. Kas tas ir par mani, par pabeigšanu lietu. Bet tā jau kaut kā tā es atnācu uz to psiholoģiju. Un viņai likās cits ietvars, ka tā ir nevis parasts psiholoģija, bet kaut kas, kas būtu jēdzīgs, noderīgs, ko Latvijā varētu celt uz augšu. Nu, kas te ir paliekās dūņās? Ko tu redzi kā savu varēšanu? Daudzas skaidrojošās lietas, arī tāda pieņemšana, arī varbūt tās lietas, kam es esmu gājus cauri, ka nav viss tikai rezultātā, ka nav viss tikai ātrumā, tikai tajā, ka mēs esam top formā un kad aiz tā rezultāta daudz vairāk kaut kas. Tur ir prieks, tur ir veselība, tur ir izmaiņas vērtībās, tur ir tāda sociālā vide, piederības sajūta, ka sports nav tikai par to, nu arī tādā profesionālo sportistu līmenī, vai tu izpildi kvalifikāciju, vai tu tiec uz olimpiskām spēlēm, vai tu dabū medaļu. Jo es domāju, Latvijā ļoti daudz, kur visu mēra pēc rezultātiem. Man gribētu to rezultātu spiedienu paņemt ar laiku nost. Un arī to, ka rezultāts ir tikai no treniņiem atkarīgs. Bet patiesībā tur to faktori ir neiedomājami daudz. Daudz, kas ir no personības tāda rakstura atkarīgs. Daudz, kas ir no visādām emocionālām notīm atkarīgs. Es neteiktu, ka tās ir nejaušības, bet no tā, kādi cilvēki tev ir apkārt, no sociālās vides, treneri, treniņu biedri, komandas biedri. Vai tev ir kāds, kas tevi saprot, kas tev ģimenē notiek? Kā tu esi piedzīvojis dzīvi un
māki, nemāki emocijas regulēt. Spēj vai nespēj, tāpēc nav par mācēšanu, jo to var iemācīties. Skriešana palīdz regulēt emocijas. Jā, tur ir tas slavenais sirds ritma mainīgums, heart rate variability. Un tur ir viņam divpusēji efekti gan uz fizisko, gan uz emocionālo veselību. Jo mums augstāks tas rādītājs, pētījums saka, jo labāk mēs regulējam. Tie izturības treniņi, lai kādi tie būtu. Mums nevilšus paceļ arī mentālo noturību, pat bez īpašiem citiem treniņiem. Vai ir kaut kas, ko tu nožēlo tajā, kā tev ir gājis ar to skriešanu? Labas dots optimisms. Tas no manas omītes, no mammas, no tēta maratonista. Es teiktu laikam, ka neko. Man arī patika tas, kā es nogāzos finišā Londonā un noģību un zaudēju samaņu. Patika ar ironisku noti, bet šķiet kā vērtīga pieredze. Es nenožēloju. Kāpēc tu nokriti? Man bija Covid, bet to es tad nezināju. Bet es gāju uz savu personīgo rekordu un gribēju izskriet zem 3. Man rezultāts palika 3:01. Bet te nožēloju nav nekāda jēga. Psiholoģiski raugoties, tieši nekāda. Drīzāk es to redzu kā pievienoto vērtību, tāda krāsainība kā pieredze vai emocionālās krāsas kā pieredze. Stāstīšu vienu ātru alegoriju. Savulaik pirmo maratonu trenējās, man liekas, arī Ēriks Stenzinieks. Tad mums bija jāstāsta par savu pieredzi. Es tur nostāstīju par savējo. Viņš stāstīja par to, kā var skatīties uz dzīvi, kā jau radošais cilvēks. Un teica, ja tev ir dzīve tāda lineāra, bez augšām lejām emocijās, uz tev viņa ir tik gara, cik tā līnija. Un tad ir tādi dulli emocionālie, kam ir uz augšu, kur tur priekā ģīpst pie Čikāgas starta līnijas vai gāžas Londonā super uz leju. Tu nodzīvo to pašu laika sprīdi, bet tev tā līnija augšā lejā. Faktiski tu dabū garāku dzīvi. Ak, Dievs, cik skaisti! Un vai mēs varam nožēlot to, ka mums ir augšas un lejas, kas mums iedod garāku dzīvi? Nevaram nožēlot. Mēs dabūnam garāku dzīvi. Man šķiet, ka tu esi visu pateikusi. Ir kurš jautājums, bet šī šķiet triviāls. Jā, tā kā skriešana ir par krāsām un par garāku dzīvi. Par tādiem kvalitatīviem dzīves gadiem, jo mēs dabūnam labāku veselību, un arī emocionāli par garāku dzīvi. Kas ir tev nākamā skriešanas ambīcija? Man liela ambīcija bija salikt kopā pētījumu zinātni ar pat blakus startu maratonā. 24. maijā man ir starts vecumgrupu pasaules čempionātā maratonā Daytonā. Es tam gatavojos un pagaidām man nav ne jausmas, kā es salikšu tos plānus kopā. Un tā kā tas ir tik neticami, tad tas ir arī interesanti. Nopatinoši, bet ar tādu, vai tu tam tiksi pāri? Redzēs. Cerību, ka tikšu. Es turēšu īkšu. Skriešana ir brīnišķīga tieši tajā, ka, ja tu centies, tad sanāk. Ātrāk vai vēlāk, tad sanāk. No tiem līkumiem nav jābaidās droši vien. Nav vērts baidīties. Mēs viņam mieram varam pāriet pāri. Tu esi kādreiz izlaidus treniņu slinkuma dēļ? Slinkuma dēļ. Mans pirmais treneris, kas man trenēja pirmajam maratonam, pirmo reizi garajā treniņā, skrēja, pirmais garais treniņš mūžā, 30+ km, skrēja blakus un teica, Anda, atlaid maksimumu. Jo es pildīju treniņus pa 110%.
Un es ar vienu mācos, palaist bišķi nost tos 110. Reizēm es tomēr palieku pie 100. Pēc kā tu ilgojies? Šis bija dziļi. Nemāku pateikt, kā es ilgojos. Man no vienas puses gribējās tev atbildēt pēc atpūtas un miera, bet tad es sapratu, ka es nemāku nosēdēt mierā. Un tā laiski atpūsties, es varbūt būt šausmīgā sagurumā vienu dienu. Nu, tas būs kaut kad jūnijā. Jūlijā, jā. Jūlijā? Nu tā, pēc izlaiduma, jā. Vai es pēc tā ilgojos? Nu, laikam, kas nav tā, ka es ilgojos. Nē, es vairāk ilgojos pēc skaistām vecumdienām. Varbūt tā. Pēc tā, lai es esmu veiktspējīgi ar vienu. Tad es pasaules čempionātos, vecumgrupu pasaules čempionātos maratonā, cik pat 5-6 bijuši. Un tur pēc tam ir apbalvošanas. Katrā vecumgrupā kungi un dāmas. Nu, rauj sirdi ārā, kad tu redzi 80-gadīgu japānieti ar staltu muguru uzejot skatu, ar lepnumu saņemot medaļu par to, ka viņi savos 80-os var izcilu sniegumu uzrādīt. Nu jā, varbūt tas ir tas, tā kā dzīvot skaisti, piepildīti, veselīgi. Anda, es raudāju 3 reizes iekšēji. 2 reizes no tā, ko tu pateici, un 1 reize no tā, ka man bija grūti. Paldies tev. Paldies tev par aicinājumu. Ko tu dari? Un kas varu tev uzskatīt? Gan Paldies par tavu projektu. Gan tiešā šādā nozīmē uzskriet, gan tādu dzīves parādās. Vērot tiem un skatīties, ko dari. Tā kā vienkārši. Kā var cilvēks dzīvot? Veic to. Viņi neko maksāties. Ir tik skaistas personības parādi. Cik skaisti jūs esat? Tik skaisti man atliek tikai uzaicināt.